runājot tieši par valsts ieņēmuma dienesta administrētiem nodokļiem, tātad 10 mēnešu rezultāti ir ļoti labi. Ieņēmumu plāns ir izpildīts un pat pārpildīts. Virs plāna ir iekasēti vairāk nekā 65, gandrīz 66 miljoni latu. Tātad plāna izpildi ir 102,2% un no gada plāna tātad tie ir 85,1%. Un, ja mēs runājam par konkrētiem nodokļu veidiem, tad uz šodien dienu, tātad 10 mēnešos, gada plāns jau ir izpildīts uzņēmuma ienākuma nodoklim un pat pārpildīts. Virs plāna ir iekasēti 17,2%. Tāpat arī pievienotās vērtības nodoklis ir izpildīts un jau pārpildīts. Virs plāna ir iekasēti 2,8%. Labi mums veicās arī ar dabas resursu nodokli. Akcijas nodoklis alum ir pārpildīts jau, tātad gada plāns ir pārpildīts. Un arī pārpildīts tātad akcijas nodoklis par pārējiem akcijas precēm. Un tā ir kafija, bezalkoholiskie dzērieni un tā tālāk. Tātad kopumā, kā es jau teicu, plāns ir izpildīts un pat pārpildīts. Nekādus brīnumus mēs nesagaidām līdz gada beigām, un mēs uzskatām, ka plāns tik tiešām arī gada ietvaros būs nedaudz pārpildīts. Tas varētu būt svārstīties no 50 līdz 60 miljoniem latu.